viņu rīkotajās diskusijās. Tiem, kas nav, paskaidrošu, kas tas ir. Tātad tā ir mūsu laikraksta dāvana demokrātiskajam procesam mūsu novados. Atvēlam laukumu, atvēlam laiku. Tā teikt, reklāma jums droši vien viss šis viens pielikums izmaksā aptuveni 900 eiro. Tātad mēs jau vienu Engurai esam uzdāvinājuši, dāvināsim arī otru, lai jūsu novada iedzīvotāji varētu izvēlēties atbildīgi. Centīsimies uzdot jautājumus, centīsimies diskutēt par problemātiskiem jautājumiem, bet ir tā lielā nelaime, ka šeit pagājušajās vēlēšanās uz diskusiju neatnāca Zaļie zemnieki. Bet šogad jūs zināt, ka vēlēšana nosacījums ir tāds, ka vismaz ir jābūt vismaz vienam vēl sarakstam, lai veidotos šis demokrātiskais process tajos novados, kur nebija pieteikušies 2 vēlētāju saraksts. Šis pieteikšanās laiks tika pagarināts un tika dots laiks vēl šādu sarakstu izveidot. Saraksts ir izveidots, gods kalpot mūsu Latvijai. Viņi atteicās runāt, atteicās diskutēt ar saviem biedriem, teica, ka viņiem pilnīgi pietiekot Twitterā un Facebookā. Visas vēlēšanas process, un viņus nekas neinteresē šajā ziņā. Programma ir sastādīta, bet līdz ar to mums ir jāmaina arī sava iecerētā un tradicionālā darba kārtība. Jo nav kas ar jums diskutēt. Un tad tā es teicu izlikusi visus tos jautājumus un viņu programmas un sagatavojusies uzdot viņu vietā jums jautājumus. Bet dienas kārtība ir tāda, es saprotu, šodien ir kopijas. Programmā mēs ļoti cenšamies iekļauties diskusijā, jo cilvēkiem ir neizturami gan mums, gan jums, gan pēc tam lasītājiem un žurnālistam to visu sakārtot un ar kāju iepakāt laikrakstā. Līdz ar to 2 stundas ir par daudz. Pusotra būtu ārkārtīgi pietiekama, ja mēs ar šiem darbiem tiktu galā. Programma ir pavisam vienkārša, bet mazliet savādāk nekā citkārt. Tā kā mums ir laiks, jūs esat vieni sarakstā, jums ir laiks tagad 2-3 minūtes pagatavoties katram, tā kā jūs sēžat droši vien pēc kāds, pastāstīt 2 minūtes katram būs laiks savu pateikt, kāpēc jūs startējat šajā sarakstā, un vismaz vienu lietu, ko jūs noteikti apņematies nākošajā šeit darba periodā, tikos būs novada labā palika. Bet kaut ko tādu, kas jums neobligāti varbūt programmā ir minēts, jūs varbūt programmu zinat, varbūt ne, varbūt paši neesat atkārtojuši mājās, ko tur esat sarakstījuši. Bet tā, cilvēcīgi, cilvēku valodā, cilvēkiem parastiem saprotam, kas ir tas, ko jūs noteikti, jūs esat deputāti, jūs noteikti to vēlētos paveikt. Tātad ir chronometrs, laiks, 2 minūtes, un mēs startēsim ar pirmo, kurš runās. Mūzikas pauze? Muzikālā pauze, nē, es runāšu darbu, es netraucu jums koncentrēties. Nākošais mums būs neliela vikarība, vai ir visiem rakstām? Pa vienai lapiņai, padodiet uz priekšu, vienai lapiņai, rakstām mums iedošana. Klausītāji, ir tā, tagad viņi izstāstīs, ko viņi zina par sevi un ko vēlēsies paveikt šajos 4 gados. Tālāk būs mūsu nelielā viktorīna. Rezultāts pateiksim beigās. Ja paspēsim saskaitīt, ja nē, tad tas būs laikraksts lejās. Viktorīnas rezultāti. Tālāk sekos jautājumi nedaudz par bijušo periodu, jo lielākā daļa no deputātiem ir bijuši deputāti arī aizvadītajā periodā. Mēs esam saskaitījuši viņu apmeklējumu skaitu, nelielu ieguldījumu skaitu, un līdz ar to arī būs daži jautājumi par šo. Tālāk ir jautājumi no programmām. 5 no vienas, 5 no otras programmas, ko mēs esam izlasījuši, kas ir diskutabli, ir bijis arī pirms tam. Un pēdējais tātad punkts ir iedzīvotāju jautājumi. Mums ir jau iesūtīti 4 jautājumi, bet jūs arī varat, ja esat drosmīgi un varat rakstīt no zāles, teikt no zāles, bet ja nē, es jums padošu, tam nav drosmes saistīt, vienkārši vieglāk mums būs lasīt, ja jūs jau laika gaitā apdomāsiet un iedosiet šos jautājumus rakstiskā veidā. Mums arī pēc tam būs vieglāk, es jums iedošu lapiņas un rakstāmo palaidīsim apkārt, jūs varēsiet iesniegt savu jautājumu. Mēs laika gaitā mēģināsim iesniegt, bet arī kaut kā droši vien šo laiku ierobežojumu dosim. Rūta nesako līdz laikam, es redzu. Nē, es nesako. Viss. Lūdzu, stādieties priekšā. Jā, protams. Tātad stādieties priekšā,
Labdien! Mani sauc Ilgars Francis, esmu apmežtnieks, dzīves Alzis, Lūžu. Strādāju jau ilgāku laiku valsts, reģionālās un pašvaldību pārvaldes jomā. Esmu strādājis pašvaldībā izpildvarā vismaz 15 gadus, tādēļ man šķiet, ka es saprotu to darbu, kas ir darāms. Un jūtu, ka ir pienācis brīdis varbūt no izpildvaras nonākt lēmēju pusē. Joma, kurā es strādājis, ir ekonomiska attīstība, attīstības projekti, pašlaik strādājis starptautiskiem projektiem. Un, ja jūs man jautātu, kuros virzienos tieši es gribētu ielikt savus spēkus, tad turpmākajos 4 gados sadaļa atbildē, tas ir attīstības projektu jomā, man šķiet, ka man pietiek zināšana tajā lietā. Un ir arī vesela virkni piezemēta lieta, sāksim par to, ka mazās arhitektūras formas, vide, vidas infrastruktūra, laipnes kaut vai, un savukārt, ja jūs man jautātu par ambiciozākām lietām, kurās es gribētu piedalīties, tad es domāju, ka nevienam noslēpums, ka mums sagaida iespējams 4 gadu laikā, iespējams 8 gadu laikā, varbūt citā termiņā, jauna administratīva doktorāla reforma. Tā ir joma, jautājums, kas tas saistās, ir tas, ko es studējis universitātē un arī turpināt. Laiks, tad man tikai 2 jautājumi. Laipas Lapmežciemā vai visā teritorijā? Visā teritorijā, bez šaubām. Tātad es jūs saistu, ja jūs sakat nē, kāpēc es jautāju to vienu jautājumu, jo mēs pēc 4 gadiem, es ceru, mēs tiksimies. Un es jums jautāju, kāda laipām un mazajām arhitektūras formām. Par attīstības projektiem, tās ir lielas naudas, un man vienmēr ir aizdomas, kā nāk tie projekti, kā kaut kā jauni cilvēki parādās. Konkrēti, kurā projektā jūs gribētu iesaistīties? Arī to es pajautāšu pēc gadiem. Pēc tam? Jā, bet tagad kurā konkrēti? Kurā es gribētu iesaistīties? Konkrēti šobrīd? Jā. Pirms mēs zinām, ka tas gan ir vairāk ēnos prerogatīva, bet es zinu, ka ir ļoti ambiciozs projekts Latvijas-Igaunijas interreg programmā mazo ostu atjaunošanas jomā. Kalnozolkungs un ēnos kolēģi par to varēs pastāstīt daudz vairāk. Darba vieta, kuras pašlaik strādājas savā ziņā, ir saistīta ar to visu, tā kā man nebūtu nemazāk. Tātad jūs domājat, ka derētu to ostu beidzot pataisīt dzīvībā? Es nepārzinu perfektu problemātiku, kas saistās ar ēnos ostu. Es zinu galvenos sarežģījumus, bet es domāju, ka viss ir izcināms, tas ir attīstāms, jebkurā gadījumā. Labi, skaidrs. Tātad 3 lietas, kas saistīsies ar jums, ko pajautās. Lūdzu. Manas sauc Normons Velps, esmu apmežciemnieks. Strādāju Lapmežciemas sporta kompleksā, vadītāju. Gribētu turpināt, visi zina, ka mums arī nākamā nedēļa jaunā stadiona atklāšanai. Mēs uztaisīšu esam. Un gribētos vēl turpināt pilnveidot to sporta dzīvi un infrastruktūru. Saistās ne tikai ar sportu, arī pārējo. Vairāk, teiksim, attiecās uz Lapmežciemu, kur redzēt ūdens vadīs būvus, Stigaunas ir uz Abaciem. Tagad ir projektā dārziņu paplašināšana, iegūta. Iekonomēt laiku. Kas ir dārziņu paplašināšana? Piebūve? Piebūve jaunām grupiņām, bērndārzā. Bērnu dārziņa. Tādā veidā dārziņa. Es domāju, kā tad dārziņa ar piebūvi, es saistīju ar dārzkopību. Jūs esat algotas pašvaldības darbinieks, viss tas, ko jūs minējat par sportu, tas attiektos uz jūsu konkrētajiem darba pienākumiem. Kas ir tas, ar ko jūs gribētu, ko es jums varētu pajautāt? Ko jūs konkrēti esat izdarījis pēc 4 gadiem? Ko jūs domājat par šiem 4 gadiem, ko jūs paveiksiet? Es domāju, zināmā mērā esmu veicinājis, teiksim, šo stadionu rekonstrukciju, kas mums ir. Viņš jau ir rekonstruēts. Bet kas tagad par šiem 4 gadiem? Vēl ir, teiksim, ir daudz lietas, ka mēs sāksim strādāt, ir jāpilnveido, kad es teicu, gribētu veicināt, vai būtu tāpat ūdens vadīs būve, vai būtu ūdens pieejams. Ir kādas problēmas, jūs domājat, ka varētu nobalsot pret, ja tāds projekts tiktu izstrādāts? Man grūti pateikt, kā nobalsot. Kā jūs veicināsiet kādā veidā? Jūs taču nedibināsiet, jūs strādājat pašvaldībā, jūs balsosiet vai piespiedīsiet pārējos atteikties no naudas tur
Nu, Lengura vai Svārdi varētu jums par labu. Vai palīdzēt tieši tā, vai palīdzēt vienoties kopīgi, jo līdz šim mēs esam strādājuši pašvaldībā kopā un, teikšu godīgi, nekādu strīdu, ne pa Viezu, ne pa Lenguru, vai pa Smārdi, vai pa Lapmišcienu, mums nav bijis. Vismaz es neatceros. Labi, paldies. Jūs jau nevarat strīdēties, jūs esat galvos darbinieki. Tā, Varšas kungs jau gan ļoti daudz un plaši ir stāstījis, tā kā jums drīz godīgi būtu nedot vārdu. Nē, divas. Jūs visi... Man nepazīst Guntars Važas un atgriezies domas priekšsēdētājs. Varbūt, kad Alīzēs teica, ka īstenībā šie 4 gadi varbūt nav bijuši tie veiksmīgākie lielu projektu realizācijai, bet ir sagatavot diezgan daudz dažādi projekti, lai turpmākos 4 gadus varētu sakārtot novadu infrastruktūru, teiksim, par šī pašām pludmalēm, labi kārtot pret apdzīvotām vietām. Ir projekti mājas siltināšanai, ir sagatavoti daži ceļu asfaltēšana industriālām zonām. Kā jau kolēģis teica, tiešām ir šajā periodā ir iespējams varbūt izdosies mums beidzot sakārtot arī Anguras ostu. Mēs ceram, ka neskatoties varbūt kā atrisināsies problēma ar molēm, kad padziļināt mēs gribētu izdarīt. Un jā, prasat man par kādiem šiem 3 varbūt izaicinājumiem, tad droši vien teikt, ka es gribētu, lai mēs varam atrisināt Igaunijā šo te meliorācijas sistēmu sakārtošanu, kas mums šai periodā nav izdevies daļai ne mūsu apstākļu dēļ. Es gribētu, lai mūsu šeit pastāvēšanas laikā varbūt beidzot šīs 4 mūsu skolas saglabājas un varbūt, kad kopīgiem spēkiem mums izdodās arī celt šo skolu izglītības līmeni, bet ir ļoti daudz tādu blakus apstākļu un sakritības, kur mēs daudz varam iespējams. Laiks. Tā būtu mūsu vēlme. Laiks, tātad es sapratu osta, Bigaunciems un skolas. Jā, labi. Kalnozvalkungs. Man sauc Sandrs Kalnozvals, esmu domas priekšsēdētāja vietnieks. Ja prasījāt izdalīt kaut kādu konkrētu lietu, kas ir veicama pašvaldību, es nekad runāt par konkrētām lietām, jo uzskatu, ka pašvaldība ir kopums, kurā visi jāstās kopīgi. Pieminot ostas problēmas, es nebūtu tik optimistiski nestīt uz šo jautājumu, bet internetu programmā. Kā minēja iepriekšējais kolēģis, mēs jau piedalīsimies, bet tas būs tikai uz piestākumu. Izveidošana attiecībā uz moliem ir liels problēmas, kas ir sākšana 92. gadā un joprojām turpinās, kurā ir tiesas process patreiz civil tiesa, jo tāda situācija nekur citur Latvijā nav, kur ir viena ēka uz otras virsū, un atcīmēt tieši šo jautājumu risinās. Ja konkrēt par projektiem, municās skaitīt daudz, priekšsēdētājs teica, nosauc tos visus, tad es negribētu izdalīt. Bet nāksies, tāds bija jautājums. Ir 1 minūte, vēl tāds ir jautājums. Vismaz viena lieta. Es neizdalīšu, jo es uzskatu, ka pašvaldība ir kopums, veselums, un nevar skatīties uz kaut ko vienu. Nekā nav ļaunāk par kolektīvu atbildību. Ir jābūt zināmam līdzsvaram un jārealizē projekti ir visos jomās. Jūs neizdalīsiet no kopuma ne savu atbildību, ne šo te neko. Bet ziniet, kā ir ar kolektīvu atbildību? Tas nav nekas tāds atbalstāms. Labi, bet jūs esat iekonomējis 30 sekundes. Paldies jums par to. Lūdzu. Mācas skolas direktoru kandidēja nepirmo sasaukumu. Jā, ir pietiekami liela pieredze deputātu darbā. Pārstāv skolu interesi. Mūsu pašvaldībā, kā jūs zināt, ir 4 vispār izglītojušās skolas, 1 mūzikas un mākslas skola un 3 tirgus skolas iestādes. Un faktiski pašvaldībai vairāk kā 50% naudas līdzekļu aiziet izglītības iestāžu uzturēšanai. Iepriekšējos 4 gados, kas ir izdevies, ir veidojusies ciešāka sadarbības ar visām izglītības iestādēm, jo mums ir izveidojušās tradīcijas kopīgu pasākumu organizēšanā. Un
vienu gadu kāds pasākums vienā izglītības iestādē, kurā piedalās visas pārējās iestādes, citu gadu ir citā. Tie ir pirmsskolā, skolas sadaļā pasākumi. Tad iepriekšējā periodā ļoti nopietni pie budžeta strādājot, izdevies sakārtot jautājumu štatu sarakstos, darba samaksas sistēmā, lai nebūtu lielas atšķirības starp izglītības iestādēm, darba algās un, teiksim, štatu skaita ziņā. Tāpat arī interešu izglītības finansēšanā. Pagājušo periodā bijis izmēģinājums Jāsmārts pamatskolā finansēšanas, darba algas finansēšanas modelim, un pēc tam pārējās skolas arī apmācījām. Laiks, jūs man neatbildēt uz jautājumu, ko jūs darīsiet nākošā periodā. Jūs stāstījāt par iepriekšējo visu, kas ir izdarīts, bet kas būs tas, ar ko varēsim jautāt, ko jūs gribat izdarīt šajā nākošā periodā? Kāpēc jūs startējat? Jūs startējat tāpēc, ka gribat kaut ko atkal paveikt? Tātad mums ir jāturpina skats pie izglītības kvalitātes. Šobrīd viena skola startē aprobācijā jaunajām kompetenci izglītības saturam. Mūsu novada, tātad viens skolas māca skola. Tas nozīmē, ka mēs arī mācīsim pārējo skolu pedagogus, kā jauno saturu strādāt. Bet tas ir jūsu tiešais darba pienākums. Kas ir tas, kas saistās ar jūs kā deputātas pienākumiem? Kas kā deputātas pienākums? Ir visās pirmskolas iestādēs trūkst vietas pusgadīgiem bērniem. Šie jautājumi ir jārisina. Arī te šobrīd pietiek, bet tātad jau ir uzsākts jautājums Lapešciemā un jārisina jautājums ir arī par smārtu, lai nebūtu rindas, kur bērni. Tātad, kas būs noticis, ko mēs varam teikt? Ka pēc 4 gadiem būs 2 bērndārs vai 2 moduļi? Viņi jāpaplašina. Būs modulis Lapešciemā un Smārdē. Jā. Labi. Viens precizējums vēl jūs teicāt, 50% no visa budžeta aiziet, pašvaldības budžeta aiziet izglītībai, es precizēšu. Tās ir mērķdotācijas, kopā ar mērķdotācijām. Ne jau tieši no jūsu. Kā lūdzu? Uzturēšana? Nē. Kā lūdzu? Jā, jo tāpēc, ka nevar būt 50% nav. Tad tur ir iekšā arī mērķdotācija. Jā, ar mērķdotācijām. Tā kā šis skaits nebija precīzi, nebija korekts. Paldies. Lūdzu, Kambalskungs. Man sauc Oskars Kambala, esmu domas deputāts, arī startēšu nākamās vēlēšanās, un pārstāvu CRID Dzirnavs, valdes priekšsēdētājs, vairāk nodarbe, kas mani saistīta ar uzņēmējdarbību, turisma jomā, un mans intereses ir palīdzēt arī saviem kolēģiem, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību, tāpat arī ar turismu, lai veicinātu šīs lietas mūsu mobilitāti. Par perspektīvi noteikti iesaistīšos un jau iesaistos iespējas robežās Engles ostas, kas būs paredzēts projekts iestādi labiekārtošanā, jo esmu Engles jaku biedrs, pašam tur ir daudz līdzeklis, jo tas būtu ļoti būtiski, kad Engurē varētu iebraukt jahtas, pašlaik tas nenotiek, tāpēc, ka mūsu ziņas to neļauj, arī lielam daudzumam Latvijas jahtām iespējams iebraukt Engures ostā. Man daudz kolēģi pa Latviju, un viņi saka, tikko šo tūri padziļināt, tad mums visu priekšā. Laiks precizēšanai izklausījās, ka jūs savas biznesa lietas gribat kārtot un savas personīgās. Lai es jums precizētu, kā jūs to Ko jūs darīsiet? Kā jūs to redzat, ir tā, ka kā es minēju, ka tas ir saistīts ar uzņēmējdarbību. Un pārējie cilvēki, kas arī šajā novadā nodarbojas ar uzņēmējdarbību,
ir tā, ka mēs neesam konkurenti nekādā veidā, mēs viens otram palīdzam un arī, teiksim, manas intereses ir dot vietējiem cilvēkiem darbu. Tātad, kā mēs varam sarunāt, jūs būsiet saistīsieties mums ar ostu? Jūs labi kārtos, tā? Zināmā mērā, jā. Vai vēl kaut ko? Jā. Ostu? Jā, ostu, jā. Tā, tad es jau te redzu, te tāda frakcija veidojas, kas to ostu tā bīdīs. Bet Kalnos valsts saka, ka nekas nebūs. Protams, bet pārējās lietas jau nekādā veidā netiek atstātas. Pārējās lietas jau netiek. Skaidrs, labi, paldies. Lūdzu, nākošais. Nē, neko es tikai jautāju. Tāpēc, Krūmiņš, esmu dzimis mārdinieks. Māte man dzimtā vieta, esmu uzaudzis, dzīvoju un arī dzīvošu šeit. Man ir 2 meitas, kas mācās mācu skolā. Viena mācās, otra mācīsies. Un tāpēc man īstenībā ļoti rūp, kas notiek mūsu novadām, tāpēc arī es piedalos šajās vēlēšanās. Esmu bijis arī priekšējā sasaukumā. Un tās lietas, ko es gribētu darīt uz priekšu, teiksim, tie mani mērķi, teiksim, vai kā es jautāju, tās 3 lietas ir lielāka bērnu dārza, jo, teiksim, tās vietas trūkst. Un mums būtu jārada pie mūsu iedzīvotājiem, teiksim, tādi apstākļi, lai viņi brauktu šeit dzīvot, ja mēs gribētu braukt, teiksim, uz kaut kurieni. Ārpus. Protams, mums nav ļoti daudz aizbraukušo projām, salīdzinoši mēs tuvojamies pie 0, bet bērnu dārzs ir viena lieta, teiksim, kas tomēr strādājošiem vecākiem ir ļoti, ļoti liels atspēks, kad viņiem ir to bērnu paņemt. Nākamā lieta. Tas mans mērķis ir šī izglītības kvalitāte, tomēr tā arī būtu mums jādomā, bišķīgi jāpacē. Un trešā lieta būtu, teiksim, dažādu veidu uzņēmējdarbības veicināšana, pat cik esmu strādāju lauku atbalsta dienestā, un ikdienā esmu ļoti saistīts ar lauku iedzīvotājiem un lauku investīciju projektiem dažādiem. Tad redzu šeit, teiksim, ka es varu šīs zināšanas nodot iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kādā veidā piesaistīt dažādu veidu projektus un investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību. Gan novadā, gan Pakistā, gan arī Latvijā kopumā. Laiks, jā, jūs arī mazliet iekonomējat. Jautājums viens par šiem te attīstības projektiem. Kā jūs palīdzēsiet? Jūs rīkosiet apmācības? Es zinu, ka piedāvā par naudu rīkot diezgan daudz tādu. Jūs tāds speciālists valsts dienestā strādājat, bet, pilns internets ar tiem, kas tā teikt ir zinoši gudri pārdot to. Vai jūs bez maksas rīkosiet jūsu uzņēmējiem šo te kursus? Mēs jau iepriekš šeit organizētu uzņēmēju pasākumu, ir pats šeit personīgi, kas piedalījās un stāstīs par iespējām, kādi ir šie nosacījumi, kur to var saņemt informāciju, kā to var darīt, kā to labāk darīt. Jūs saprotat, ka mēs ieliksim avīzē, jums nāksies startēt, ja? Jūs šitai laikā, jūs ziniet, ka uzņēmēji gribēs bez maksas saņemt to konsultāciju, kā tai ladāt to projektu? Nē, par baltu velti, bet tagad cilvēks, ko darīs jums? Tas bija nedēļa apakaļ, tas bija Tukumā, bet tev uz vietas. Jā, bet es saku, tas nav saistīts ar konkrēti ar šo pašvaldību. Par bērndārziem skaidrs, kas man nav skaidrs, te vēl 2 cilvēki minēja, kā jūs mainīsiet šo te skolu kvalitāti. Man tiešām tas interesē, kā jūs domājat, jo tā ir sāpīga problēma visā valstī. Kā jūs domājat to izglītības kvalitāti celt? Jo konkurences jau nav, kā es saprotu, ja cīnās katra skola par savu skolēnu uz degunu krizdam, kāda bērniņa atnāk sagatavot, ar tādiem ir jāstrādā. Ir dažādi veidi mācību metodas, teiksim, būtu jāpadomā, teiksim, kā piemēram. Piespiedīsiet mācīt savādāk. Viņa ir direktris, viņa teiks, es pati gudra. Es teiktu, ka mums ir ļoti labs kontakts, un mēs strādājam roku rokā, un mums ir viens kopīgs mērķis. Mēs nestrādājam katrs par sevi, pret viens pret otru. Tā kā, ja mēs izvirzam mērķi, tad mēs visi kopā visus spēkus. Nē, jūs saprotiet konkrēti, kā es pārbaudīšu, ka jūs esat piedalījies tur tai kvalitātes celšanā. Man tā kaut kas no jums konkrēts jāizspiež, kā tas notiks. Lai es varu pēc 4 gadiem paprasīt, bijāt tur uz tām lekcijām vai kuras ne. Es vienkārši tagad jums priekšā saku, jo es tiešām nezinu, kā to pārbaudīt, kā jūs veicināsiet. Jo vārds veicināt ir tāds, ziniet, pats ziniet, kas ir veicināt. Ja veicināšu, attīstīšu, atbalstīšu. Mēs skatīsimies, jo ir dažādas metodas, kādā veidā, teiksim, mācīt savādāk, sastādot jaunas programmas. Veidojot metodiskus kursus, teiksim, paskatoties, teiksim, varbūt tās kādām specifiskām vajadzībām bērniem, ko iedot, teiksim, logopēdu un vēl citas lietas. Jums ir logopēds? Programmā ierakstīts.
Es atvainojos pagājušajā, iepriekšējā diskusijā, kas notikās 4 gadus atpakaļ, tika apsolēts par mūsu nodokļiem. Viņi arī Bet vēl nepietiekam, nebija pirms tam nemaz. Ja šajā Tagad ir uz puses slodzi, ja? Bet mēs gribam vēl vairāk pilnu slodzi. Tas ir skāpē. Nē, par visu. Jā, par pirmskolu iet runa. Aha. Mēs te mazliet pārkāpjam no vietas, runājam, mēs citādi iekavēsim laiku, bet paldies jums, jūs pati startējāt, ja nemaldos, Reformas partijas sarakstā. Ja es pareizi atceros, jā. Labi, paldies jums liels, lūdzu. Šērkungs, jūs esat atgriezies jau no... Jūs nebijāt hokeju skatīties? Vakar atgriezos. Kāds tas Zviedrijas mačs nepalikāt? Piekusā. Nu labi, es atvainojos. Labi, tas ir atbalstām. Dienā brauc. Es Normūts Šērs. Sijā M direktors un Engurēs par dzīves organizatoru. Tā kā es esmu vairāk par to sportu. Gribētu teikt, nākotnē arī tādā jomā turpināt. Domāju, iepriekšējos gados daudz kas ir padarīts Engurēs. Pateikšu, jauns hokeja laukums uzbūvēts. Dzīvā laika pavadīšanas centrs un tomēr bērniem ir ko darīt, nevarētu sūdzēties, bet ir daudz vēl lietas, kas jāizdara. Piemēram, ko jūs konkrēti? Mums vajag stadionus nosakot to, vajag uzlikt profesionāls basketbola grozes, lai var spēlēt stīvi basketbolu arī. Nākamais sporta jomā vairāk pievērst tomēr bērniem. Tas tiek šobrīd darīts. Mums mazāk arī tiek rīkot treniņu, futbolis, mums to jāspriež. Kā jūs zināt, mūsu šitajā rokas laikmetā viss kāds telefons mazāk uzstāsts. Protams, arī man vajag interesēt tā ostas, bet ne tā dzīvoja, mēs to pašausmas katru gads. Un vēl, tā kā man nav pirmklasnieks, un jau bija interesē skolas nākamās skolas tieši. Ir viena lieta, kas man prātā, kā varētu palīdzēt skolā. Kā tu neteiksi? Lieciet galdā šito kārti. Tas būs paslapen no pārējiem? Nē, saistībā sporta. Kā ar sportu? Jūs gribat kaut kādu klasīti, tur uztaisīt burrātāju klasi. Burrātāji jums ir ļoti labi. Nē, nu klasi, jūs ziniet, specializēto klasi burrātāju. Mēs jums priekšā sākam. Bija arī mums jūrskola, bija ļoti Bija, to jūs noēdāt, jā, nabadzīgi. Mēs nevalstam. Nu, paši varētu spirināties. Mēs varējām. Daži nespirinājās, man pazīstami, te redzam. Jā. Tā kā es domāju, tieši to nākamajiem 4 gadiem tieši šajā šūtnīm Laiks, jā. Tātad jūs saistīties kaut kas nezināms un noslēpumains, kas notiks skolā, kas būs jāsauc Šēra vārdā. Es tieši skolu, bet vairāk es uz sportu saistīts. Bet no jūs teicāt, kā skolu uzlabot pieaicināt? Jā. Nu, labi. Nākamais. Kaspars Kārtiņš, sasaukumā iepriekšējā deputāts. Iepriekšējās vēlēšanās startēju kā jauns darbinieks privātā sektorā. Pirms pusgada bišķi vairāk uzsāku darbu skolā, esmu direktora vietnes informācijas jomā. Darbs jauns, jauni izaicinājumi, interesants. Tā kā esmu skolā, tad esmu interesēts pirmām kārtām tieši skolas saglabāšanā. Nevis tikai tāpēc, ka es esmu tur algots darbinieks pašvaldības šobrīd, bet tāpēc, ka esmu 4 bērnu tēvs, no kuriem viens pabeidz pagājušā gada Engures vidusskolu, viens ir 6. klasē un viena meita sāks iet 1. klasē šobrīd. Ir apstākļi, kurus mēs varam censties paši ietekmēt, bet ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt skolas saglabāšanā. Tas būtu skolēnu skaits, kuru, ja tāds nav palabos, ja viņi nav 10, tad vidusskolu mēs nevaram palaist. Un tur pašvaldības nav ko nelīdz. Mēs varam darīt, ko mēs centīsimies pierunāt esošos skolēnus,
arī būtu primārais, ko es gribētu darīt šīs sasaukumā. Jūs mēģināsiet sagatavot burkāniņus, lai tos 27, ne, 27 vajag tagad vidusskolā, nevis 30. Jums ir lauka skolas status, vai ne? Nē. Vidusskolas 27 skolā. Jau par 32. Šobrīd ir 27. Vidusskolā kopumā ir jābūt minimāli 27 audzēkņiem, lai tā būtu vidusskola. Nē, es esmu vienīgais, kas grib vidusskolu saglabāt. Aktīvs mēģinājums Embrevē, viņš šeit klāt izveidoja atbalsta biedrību, kas nav tikai skolas, bet vispār arī kultūrvidas. Esmu tur iesaistījies un centīsimies darīt kaut ko lietas labāk. Un domājat, ka no pašvaldības, ko jūs darīsiet? Tātad jūs būsiet tas, kas saglabā vidusskolu. Es būšu tas, kas centīsies to izdarīt. Nu, palīdz būs pa sīku. Tātad jāprast, ka jūs tātad, ja saglabāsies vidusskolu, tad mēs teiksim, kā viņš palīdz. Es tikšu līdz izglītības ministrijai, tad ir. Oi, tur svēta lieta, jums tur nacionāļiem taču ar savu teikšu. Tā, labi, paldies liels. Andi, sveiki. Es tikai laikam būtu no jaunajiem deputātiem. Piedāvājums tātad vēlēšanas bija, esam negaidīts, bet vairāk es attiekos ar šiem komandas cilvēkiem, es saprotu, ka mums lēmums bija pareizs. Vienīgais esmu no Milskalnas laikam, un tad daļēji arī man jāpārņem ir stafeti no Māņa Rūbi, kas laikam ilgadējs ir pārstāvējis Milskalnas iedzīvotājus, un nevis Māņas pašvaldībā, vai ne tagad Engurs pašvaldībā. Kur es sevi redzu? Es sevi redzu tādā jomā, kā jau arī pirms tam manas grūbas bija, vai ne? Ir valstiski, ir problēma tieši lauku reģionāliem autoceļiem. Man ir, teiksim tā, strādāju uzņēmumā, kas ražo dažādas ceļu būvmateriālus, veicina darbus, un nevienmēr asfalta betons un kapitāla ceļu izbūvēt. Varbūt, ka tas ir tas labākais, ka nevienmēr varbūt tas nepieciešamākais. Ir pieejams tehnoloģijas, arvien vairāk parādās tehnoloģijas, kad par mazākiem līdzekļiem var panākt arī ceļa uzlabošanu. Tieši ceļa stāvokli. Un es arī to sekus jautājums par biznesa interesēm un tā tālāk, vai ne? Ir daudz tādu tehnoloģiju veidi, kurus var vispār sākt ieviest. Tādā plašākā pielietojumā, kuriem ir nepieciešams veikt izmēģinājumu posmus, lai dabūtu certifikāciju ceļu darbā. Un kāpēc tas eksperiments, piemēram, posmus nebūtu tieši aizdošanā tādā? Mums ir daudz, tomēr tagad tāda īpatsvara asfaltētām ielās, kā ir Smārts un Pagastā, neteikot Milskalnē. Latvijā gan nezinu, kur nav. Bet tāpat laikā ir ieliņas mazāk, ceļa mazāk noslodzi, kur būtu pietiekams uzlikt tādu segumu, vai ne, kurš neput, un ir pietiekami nespēja, lai viņš varētu Paldies. Cik es saprotu, tā būs... Viena lieta, kas ir, kur es pietiešos, bet te ir liels iestrādes, tas ir veloceliņš uz Tukumu. Tātad veloceliņš uz Tukumu un ļoti, tātad valsts mērogā būs viens eksperimentāls ceļš. Bet saprotu, ka tad būs jāiet ar tiem satiksmes ministrijas, ar zaļiem zemniekiem būs jākalīja. Šim te pasākumu, šim te objektam ir ļoti liels iestrādes iepriekšējā, iepriekšējā, vai ne, ir par tehniskais projekts. Tas ir par veloceliņu. Par veloceliņu. Tagad es pieķeršu, ka tālāk tas tik tā tikstīts. Aha. Lūk, sapratāt, kolēģi, ja? Kas te tagad notiksies? Lūdzu. Pēdējais klātesošais deputāts. Es esmu Jānis Reķis. Kā teikt, iedzimtais šeit dzimis abusis, ir iepriekšējais teica, ka pārstāv Milskalni, es laikam viņš vairāk tālāk no Milskalnas uz jūras puses, kurš tad Milskalna jūri. Un tā ir izveidojies, ka šajā sarakstā jau es esmu palicis vienīgais lauksaimnieks, darbojos zemnieku saimniecībā, un arī mani plāni, savu uzdevumu es redzu, kā aizstāvēt lauksaimnieku intereses vairāk, un pieskatīt, lai nedara lauksaimnieku vairāk. Tā, kā tad tas izskatīsies? Tie taču tādi jūs tādi konkurenti. Nē, nu neesam. Kāds jūtas, Santa, palīdzēs? Viņš tev saka tādi, ja? Tu jūti? Padomāšu, kad viņš man samaksās par to garām braukšanu. Sākās. Re, kas izrādās? Tas jau nāc komandas kaimiņš apsolīs.
ceļš tev līdz mājām nosaldēts. Tā vispār izklausās diezgan tā, ziniet, nu tā roku mazgā. Skaidrs, tas viss saistīsies, ja lauksaimniekiem šeit klāsies labi, tas būs šo treķa nopelns. Mēs tomēr esam diezgan plašas lauka teritorijas, Māras pagastā tieši, jā, un kādam pārstāvim jābūt, kur lauksaimniekā. Labi, ja kāds sūdzēsies par lauksaimniecības problēmām, zināsim, ka to nav atrisinājis. Jā, skaidrs. Jā, vienā lapā. Tā. Tātad, rakstat pirmais jautājums un tikai atbildi, un viss tā kā testā. Cik jūsuprāt novadā ir iedzīvotāji? Es teiktu priekšā, un jūs skatieties, lai viņi nešpiko viens no otra, ja? Tad cik novadā iedzīvotāji? Nākošais jautājums. 2. Cik novadā ir uzņēmumi? Tad jums tikai skaitlis jāieraksta. Nākošais. Kāds ir bezdarba līmenis novadā? Trešais ir kāds bezdarba līmenis? Procents. Vispār jau negodīgi, jo Kalnozala kungs un Važas kungs to visu pārzina, bet mēs tā kā ņemsim procentus nost. Tātad nākošais jautājums, kāda ir budžeta ieņēmuma nākošajam gadam? Kādi jūs esat apņēmušies? Cik liela ir budžeta ieņēmuma jūsu novadā? Tagad jau šajā gadā, 17. gadā. Ak, Dievs, vēl jūs neesat tā neko sagrozījuši, sākotnēji. To, ko pieņēmāt šajā gadā. 17. gada budžeta ieņēmuma. Visām ir dotācijām tikai iedzīvot ienākumu nodokļus. Viss. Tā kā jūs budžetā esat pieņēmuši. Otrais skaitlis, cik jūs, tātad tas bija ieņēmumi, un tagad jums ir izdevumi. Otrais skaitlis par budžetu. Un pēdējais cipars. Jūsuprāt, cik procentuāli jūsu novadā iedzīvotājiem nav ne dušas, ne vannas? Tātad mājās nav iespējams tā pieklājīgi nomazgāties. Vienīgi bļodi jāpasilda, uz centru spirti jāizbrauc, mājās. Nav ne dušas, ne vannas. Procentu un viss. Es varētu tās lapīšas savāt. Nedrīkstēt priekšā nevienam valsts. Tātad jautājums būtu tiem, viena daļa jau man atbildēja, varbūt tagad arī tās 2 minūtes varbūt pat par daudz. Ir tā, ka mēs izvērtējam, cik pašvaldība ir par jūsu darbu samaksājusi un tiem, kas ir bijuši deputāti. Un ko jūs par to darbu esat paveikuši, tā kā vairāk tā kā atskaiti. Ja viena daļa jau atskaitījās, līdz ar to, ja jums nav ko piebilst, tāpēc es negribēju, lai jūs stāstat par to, kas bija. Varbūt, ka tad dosim vārdu tiem, kas neko tā kā neteica. Tātad, Aija Rudovska, kas nav ieradusies, bet viņa startēs arī šajā sarakstā, ja? Viņa vienkārši nav ieradusies. Tātad viņa ir bijusi informācija iedzīvotājiem. No 45 sēdēm ir piedalījusies 34. Par to ir saņēmusi kā deputāta 1497,07 €. Viņa nevar atbildēt par to. Andris Kalnozols. No 45 sēdēm nav bijis 44, droši vien kā komandējumā bija 16,972 €. Ir bijis 44. Nē, ir bijis 44, saparas. Piedodiet, vienā nav bijis, vienā sēdē, bet tas ir komandējums, acīm redzot. Jūsuprāt, tas jūsu lielākais ieguldījums aizvadītajā periodā? Nav mazālu, ko jums pilsoņi ir maksājuši. Kas ir tas jūsu lielais ieguldījums? Ir 2 lietas konkrēti nosaukt. Kaut kādu vienlielo ieguldījumu. Nē, jums tagad ir jāpamato, jā. Es domāju, ka
ieguldījums ir viss, gan dokumentu sagatavošana, saistošie noteikumi, gan kontrolā izglītības iestādēm, gan viens no lielākajiem projektiem, ko es noteikti, būtiecēniecības attīstību Bengulē, aptuveni 2 miljonu eiro, kā arī citi projekti, kas Bengulē, vadīšana. Tas bija hokeja laukums, tā bija cīņa šlabiekātošana, kā arī viss metodiskais darbs, kas saistīts ar domu sevi. Tā par metodisko darbu mazliet nesapratu. Tātad, precizējot, jūs esat projektu vadītājs pašvaldībā. Jūs vadāt, koordinēt visus projektus. Nevajag interpretēt savādāk. Es tikai precizēju. Neesmu projektu vadītājs. Projektu uzraudzība ir bijusi manā pāraudzībā, izglītības iestāžu darbība, iepirkumi, Engurs novadā. Visi pārējie darbi, kas ir saistīti ar pašvaldību. Es jums nevaru izdarīt. Labi, viss laiks. Ja jūs prasāt dienas kārtību, es varu... Nē, tāds jautājums, starp citu, arī ir iesūtīts, bet to pēc tam. Labi, paldies jums liels. Attis Bērziņš nav šeit, ja? Nav klāt. Tā, Edmunds Petersons jums laikam ir līderis, jo viņš ir, nav ieradies, tad strādājis tikai 24 no 45 sēdēm. Tā, Gatis Buraks nav ieradies arī. Darbā, jā, viņš arī ir apmeklējis maz tikai 45. Tas no 45 sēdēm ir apmeklējis 19 sēdes. Ģirds Krūmiņš ir daudz kavējis. Jūsu veikums tātad lielākais šajā periodā. Jūs tikai kā deputāts arī tāpat esat saņēmis 1476 eiro, jo es saprotu, ka šajā pašvaldībā deputātiem maksā par nostrādātajiem stundu limitu. Ja? Tik, cik stundas atnācis, tik arī strādā. Tātad jūsu lielākais veikums pagājušos 4 gados. 4 gados es esmu iesaistīts, attīstības komitejā un finanšu komitejā, un esmu piedalījies šo komiteju lēmumu pieņemšanā, gan domas sēdēs, gan arī, kad ir komiteja darbs, runājot par, saistošiem noteikumiem, par atvieglojumiem dažāda veida, un arī aktīvi piedalījies, dažāda veida šo projektu īstenošanā, kas ir vajadzīgi, iesaistīt investīciju produktāts. Tādu vienu konkrētu lietu varat nosaukt? Nav jau tāda, ir daudz lietas, kur Jūs vienkārši sēžat, piedalāties. Nav tā, ka jūs bijis kāds virzīta. Palielieties. Palielieties. Jūs saprotat, šis ir laiks iespēja palielīties. Jums nav konkurēt, es jums dodu iespēju. Palielieties, pārējiem iesaka, kuriem jūs. Tas ir komandas darbs, tas ir komandas. Jūs tātad esat strādājis labi komandā. Es jūs tagad saku priekšā, neforši, bet labi. Tā. Guntai Lācei ir no 45 sēdēm ir apmeklēts 34 460 eiro par šo darbu, bet jūs jau garu un plaši stāstījāt, ko jūs esat paveiks un kas būs arī nākotnē, tā kā nekas no jauna noteikti nebūs. Tā, Imants Valers, tā kā viņš startēja kā izpildirektors, viņš no vienas sēdes vienā ir bijis, tātad viņš sākumā kā deputāts bija, kamēr jūs viņu iecēlāt amatā, ja? Tā, diemžēl, likums. Jā, paldies Dievam, izstilt varēja jābūt šķirtai, jau tagad jau tā īsti labi nav pēc visiem demokrātijas principiem. Jānis Reķis no 45 sēdēm ir apmeklējis 42, arī labs rādītājs lauku cilvēkam, 1715 eiro. Jūs ar ko varat palapoties? Kas ir jūsu lielākais veikums? Man arī paši nevar to lielīties. Es esmu, kā teikt, komandā, jā, kad vies pie... Tā beidziet, man viens prātā, kur jūs stāvat ar vainagu galvā, ka jūs cilvēkiem bijat noorganizējis pasākumu. Rūta folkloristiem. Kas tas bija pasākumu? Tas bija Jā, redziet. Man tieši tā bija pasākums. Meteņi 2 gadu atpakaļ vai 3. Bet tas taču ir šitai periodā. Es pat jūs kā bildi acu priekšā un palielīties nemāk, es vispār šito nesaprotu, kā var politikā. Kā var politikā iet, es pilnīgi šito nesaprotu. Jānis Tomelis, kas sēž šais rindās, sēdi neapmeklē, tagad ir aizlaidies. No 45 sēdēm tomēr 43 ir apmeklējis. Jūs varat pastāstīt, jums jau nav jālielās, bet varbūt tomēr jūs ko esat veicis? Jā, es gribētu teikt, ka esmu strādājis pēc labākās sirdsapziņas, un vēlētājiem noteikti var uzsvērt 2 lietas. Pirmā, tā ir mana cīņa par represīviem jauniem kapiem, pret kaitnieku Vintu Kalnisti.
kurš man uzvārdu vazāja visādos nepatīkamos veidos. Un tāpat arī šis jautājums bija jārisina ministra kabineta noteikumu līmenī, kur arī savus sakarus izmantoja, lai tas būtu pozitīvi atrisināts. Un otra lieta, kā deputāts esmu panācis savam dzimtajam apšciemam, ka tur būs trottoārs. Būvniecība tikšot uzsākt šā gada vasarā. Paldies! Lūk, kā jāmāk sevi pats pasniegt, ja? Mācīties. Tā, kas par Skārkliņš no 40, kāpēc 44? Jūs nācāt Imanta Voleru vietā, ja? Aha. Kas par Skārkliņš no 44 sēdēm 42, 1480 eiro, 29 centi. Ko jūs varat palepoties par šo? Lielīties nepatīk, labāk ir par konkurentus kritizēt. Jā, lielās. Darbs ir komandā, kā jau vairāk kolēģi uzsvēra. Esmu redzējis daudzas citu domu sēdes, un tur parasti tas ir nesmuki. Mums ir tomēr samērā draudzīgs kolektīvs. Mēs neesam centušies atstāt novārtā Lapmeša Cimbu, Jāņgu vai Simāru. Esam centušies būt godīgi pret sevi, pret pagastī dzīvotājiem un strādāt visu labā, nevis kādu vīnu. Jūs tad esat par draudzību. Jums labi ir izdevies. Labi, skaidrs. Normons Šērs no 45 sēdēm 36. Esat uzņēmējs. Hokejs arī bez gala interesē. Tātad arī, ko jūs esat paveicis, tas lielākais veikums, jūs gan teicāt, bet vēl vienu reizi varat palielīties. Es nezinu, tā ir lielība, bet tas ir tāds prieks, lai kaut vai ziemā, ja uztaisam kaut kādu sniegu vienu pasākumu, ko aizaicinām redz tos bērnus, visiem priecīgo noskaņojumu, uz hokeja laukumu slēpošanu. Tas ir tas prieks, ka kaut kas ir panāks, vai bērni sporto, kā saka, tādas lietas. Skaidrs, varam teikt, ka tā ir tas jūs lielākais prieks ir par šo sniegdienu, kas ir izdevusies. Sports attīstās, ka pirms kaut kādiem gadiem 5-6 nāca stadionu, mums vai nebija ko darīt. Un jūs jūt, ka jūs tur rokas ir pielicis? Es domāju, ka labi. Tā, Normons Velps no 45 sēdēm 37. Kā jums ir izdevies tik maz apmeklēt? Jūs tomēr, kas ir domas arī darbinieks? Nu, ir bijuši darbinieks, ir bijis kaut kas svarīgs dēļ. Labi, kas ir jūsu tas lielākais veikums? Bet tas, kas nav par, jo tā ir, es to samaksu nesaucu, tā ir tā, to, ko es saņēmu pašvadību kalputē. Es sapratu, kā deputāts. Kolēģi pilnīgi to pašu teica, ka viss ir komandas darbs un nav mums tāda strīda, un lai es sistu sev pie krūtīm teikt, ka tas ir mans, ka es kaut ko paveicu, to paveikuši visi kopā ir, un es domāju, viens no tiem ir priekšsēdētājs, kas veicināja, un es uzskatu, ka to varbūt ar iniciatīvu ir rekonstruēts tas jaunais stadions, kas mums tiks atkārts tāpat nedēļ. Pārējā darba, es domāju, tas viss notiek tikai, vai kāds deputāts izcels un redz un teikt, ka es to izdarīju, un tā, domāju, ka nav. Jūs teicāt stadions, un tas ir labi? Veicinājis, teica veicinājis. Nu, skaidrs, labi. Oskars Kambala no 45 sēdēm 38. Jūs acīm redzot, vadat kādu komisiju, jo jūs samaksa ir lielāka, tad 123 eiro. Taisnība, jūs kādu komiteju vadat vai komisiju? Tā, jūsu lielākais veikums. Es neko jau nepateikšu, komandas darbs. Un cik ir iespējams, protams, cenšos atbalstīt turismu nozari, kas saistās ar šīm. Nu, viena lieta par šiem 4 gadiem, ar ko jūs tiešām lepojaties? Komandas darba veikums. Nav šeit tieši tā, es neko nepateikšu, te nav konkrēts lietas. Nu, bet no komandas darba, ar ko jūs lepojaties? Citādi mums tā stagnatīva iznāk, visi kopā, visi kaut ko. Tā ir, mēs lepojamies ar paveiktiem darbiem, kas ir līdz šim brīdim. Ko visi kopā un kas ir tas viena lieta, par ko jūs... Tas ir ļoti... Bet kas tieši? Bet tas ir labi. Nu, bet, protams, bet es jums jautāju, kur ir tā viena lieta, par ko jūs šajā periodā visvairāk lepojaties par savu komandu? Nē, es uzskatu, ka vēlreiz es teikšu par ostu, ja, kad ir virzība un kad šīs lietas sakārtas, kā es minēju, mums ir lielisks jāklubs un bērni sporto burā. Kāds tur ir pašvaldības ieguldījums? Finansējums
Jūs finansējat šo jaklu? Pašu žēl, finansēt, jā. Nesakiet priekšā. Nē. Jā, labi, paldies. Un pēdējais, kas man šeit sarakstā minēts, tātad Viestures Ošnieks no 45 sēdēm ir apmeklējis 35 450 eiro. Tā, un tagad mēs varam pāriet jautājumu par programmu. Programmā jūs paši esat minējuši, un tā kā nav jūsu kolēģi, tad viņu vietā es šos jautājumus, ko viņi it kā ir izvirzījuši savā programmā, 5 jautājumus es pajautāšu no viņu programmas, ko viņi uzskata, ka viņi